17. janvārī mūsu skolā bija vienreizīgs notikums. Pirmo reizi skolas vēsturē notika pogu vakars 9. klasēm. Šo klasu audzēkņi uzstājās ar lugu, starp mums meitenēm runājot. Tagad ieskats notikušajā. Mēs priecājamies, ka jūs esat atnākuši šodien, šovakar, kuplā skaitā, uz mūsu pirmo pogu vakaru. Mazo grēcenu žetonu vakaru 9. klasē. Šis skolas zvans ir tikpat vecs, cik ir šī skola. Un viņš vēl nav redzējis nevienu reizi un iezvanījis stundu pirmajam pogu vakaram. Mēs ļoti ceram, ka nākotnē būs 2., 3. un 4. Bet 9. skolotāji un vecāki būs liecinieki pirmajam pogu vakaram. Un pirmais vienmēr ir pirmais un paliks pirmais. Un, īstenībā, tas ir tāds ģenerāli mēģinājums 100 dienas pirms izlaiduma pateikt jums, skolotāji, pateikt vecākiem, paldies. Jo tas, kas būs kultūras namā, būs skaisti, mēs apušķosim viņus, mēs apsveiksim ar tādu kopīgu un lielu darbu, pirmo un pagaidām pēdējo 9. klasē. Viņi veids pirmo reizi, un tas ir skaisti, un mēs to veltam šovakar jums. Tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pareizi kāds atgādina viņām. Dziesmām nav par krekļiem, bet ir par sirdsapziņām. Mums meitenēm runājot, jauninieks ir pats lītākais zēns klasē. Vai jūs ievērojat, kādas viņam acis, kā apakšķasīgs un skrokstas gars, ar uzliktiem galviem? Ja man būtu tādas proveļu mati, es gan būtu laimīga. Vispār ar zēniem mums nav paveicies. Viss tādi mazliet sauši pastas. Ārnīgs. Citāds puikos gods. Spēlē tēru, dodēt budžai, bet pamat zaudē. Allegro. Noskaņots uz mūziku, un mūsu neredz nedzīvi. Pēters kā paskatās uz meitenēm tā sarkstu un bālē, uz sarkstu un bālēm škai dacis priekšā. Imants Jansons, tas rūcējs un īvi, pēc izskata un auguma būtu pieņemams. Bet bezprātīgi iemīlējies atmiņas. Mēs ar brāli šovakar nosādājam pārākos tīķi. Kamēr senči pa kartatiem, tikmēr mēs lejam pa gaujo plostu. Pārākos brauciens, es jums saku. Veči, man ir ideja, kamēr vēl silts, laižu leju par visu klasi. Jā? Kas tās prānīt par Gintu Anģonu? Vai viņš patiesībā ir tikpat glīts kā uz ekrāna? Balno, ka viņam pacīm jau krunciņas, un ka viņš jauniešus vairs nespēja tēlot. Muļķiņš! Krīmu varēšu pazākt visas krunciņas, bet vispār ģips jaunajā filmā ir viņš man ir kaudžu tāds. Kas tā būs viņu? Sāk mašīnām, motoriem, meitenēm. Uz ielu strūmiem, kas sauc, sāk brēcieniem, rūcieniem, silvieniem, lūksvais veiciens. Mieram? Esiet sveiki! Es sveiks! Sācensību noteikums visiem zinām. Distance 6 km. Kartēs ir atzīmēti kontrolpunkti, un kontrolaiks 2 stundas. Viss skaidrs? Tieši tā. Pēter, izralūdz maršrutu kārtas un numurus.
Kas ir, veči, sērojam vienā stundā. To var, kamēr cīsņus uzvārīsim brūkliņu teikt, pasēdēsim pie ugunskura, kamēr šī atvilksies. Tieši tā. Esi pielikuši? Jā. Labi, sāksim. Pirmais. Otrais. Trešais. Ceturtais. Visi, kurš ar drausību samīlējušies mūzikā. Viņiem tiksies pirmajā atsmeklē. Nezinu, gan. Atnācis maz paskatīties svētdien. Es baidos. Es neesmu vilki, tu šobrīd mazas meitnītes. Saki jā. Jā. Iemalkos. Nākamās estrādes liekas esmu. Man līdz estrādes zvaigznē. Tagad dzīvi kosmiskos tempos. Kas notiek? Nē, viss kārtībā. Cik ir pulkstenis? Uz 10. Uz 10? Man drīz būs jāiet mājās. Tad viņš no Railīti iesirina savā mašīnā, aizvedīs mājās un samērtās. Rīkojamies! Kas jūs tā aicināt? Aidu, tev vēl nepietiek daudz tev seko, kā man grib savu taģilu savā? Iepazīsties. Tās manas klases biedrenes, Sanita un Anna. Kur tev skaidros numurs? Pie Tagilu. Varēja jau vēl brīdi pasēdēt. Viņa mājās tur vēl ciešāk nekā cietumā. Kā neviens ko neprasa? Neaizmirst norunas svētdien. Nesito. Kura laika tu salaiži bērniem? Man ir šausmīgi vajadzīgi. Diemžēl neprot tādām apieties. Trūkst pieredzes. Tiklīdz ir tā ciešāk pastos, tādas sarkst un bālē. Cik būtu no prieka gaisā, lai viņš pēc šī. Tāds skrietni pagulēties. Izdevās pielūst? Vēl neesmu drošs, ka nepārdomā. Es tikai uz brītiņu pasēdāšu un tad jau iešu. Kas ar tevi bērnus? Tu izties tādi savādi. Vecāks mani piekdien padzina no mājām. Tu jau dedzi kā ugunis. Atzīt mazu bērnu no mājas, tas nu galīgi ir slikti. Tūlīt nāc man līdzi. Vesela? Tā. Cik labi, kad atkal esi starp mums? Man tāda sajūta, ka par šo laiku esmu kļuvusi 1000 gadus veca. Es arī. Kas tad tev? Nekas, tev grūti. Nē, vairs ne. Vai es tev varu kā palīdzēt? Man pašai ir visu jātiek galā. Cik tas muļķīgs. Sajūs, ka tev tom cilvēkam ir grūti, bet nespēj nekā palīdzēt. Man pat māju vairs nav. Nāc dzīvot pie mums. Nekādi plaši apartamenti mums nav, bet māsas istabā vietā atradīsies. Paldies, dāmu. Tu esi īsts draugs. Mums skolotājiem slikti. Es pie visu esmu vainīga. Nerunā niekus, daudz vainīgāk ir tā Sanita. Iebraušas klasēm bļauj, baigi izdarīs pašnāvību. Vienu brīdi es patiešām gribēju. Nevajag, mums jāiet, drīz sāksies stunda. Man dārgie 9. Žēl, ka liktenis man nepiešķīra tos pāris mēnešus, kas palikuši līdz jūsu abatūrijai. Domās, es katru dienu esmu pie jums. Priecājos, ka tik braši turaties un pašiem spēkiem atkārtojat mācību brīvu latviešu valodu. Man gan būtu mierīgāks sirds, zinot, ka programmai seko mans aizvietotais. Skolotāji, tāpat kā dārznieka darbs, augļus nes tikai pēc gadiem. Dažkārt pats darītais tad jau ir aizsaulē. Būtu laimīgs, ja manas dēļas tie labi asni augt arī jūsos, mani 9. Saudzējiet savas un savu biedru jūtas. Neizniekojiet un neapsmējiet tās. Neliedziet palīdzīgu roku tam, kuram pēc tās vajadzīga. Mums visiem priekšā liela pārbaudība. Jums izlaiduma eksāmeni, man smaga operācija.
Esiet stipri, kļūsiet laimīgi. Jūsu skolotāji, Kadita. Kā katru gadu mūsu skolā notika sporta diena, kurā skolēni parādīja savas sportiskās prasmes. 1. līdz 3. klašu skolēni spēlēja tautas bumbu, 4. līdz 5. klašu skolēni spēlēja skautbolu un 6. līdz 7. klašu skolēni spēlēja volejbolu. Tagad paskatīsimies nelielu daļu no šī sportiskā pasākuma. Kroplis. Lebo podskoky. Nog een man in de